Šodien notiek Latvijas drag race čempionāta pirmais posms biķerniekos. Un šodien mēģināsim startēt komandas sastāvā, 3 dalībnieki, un komandas nosaukums ir Ila Racing. Komanda būs tā kā pārstāvēs 2 klases, bet gadu noslēdzot cerams, ka būs visas 3 klases. Cerams, ka iegūsim kādu komandas kausu. Mani aizrauja tas starta moments, kad tu esi uz starta strīpas, un tas tā kā savu veidu adrenalīns, un tas man tajā visā patīk. Ātrums, protams, arī. Drag race jau ir man personīgi jau 3. sezonu, un gribās arī kādreiz pašai pabraukt, bet rallijā nejūtos tik droši, tāpēc izvēlos kaut ko drošāku savām spējām. Patīk ātrums un arī ļoti tas, kad pārbaudīt savu reakciju. Kvalifikācijā gāja diezgan draņķīgi, jo trasa ir ļoti slapja. Startā visu laiku sanāca saspolēties un pārspolēties, un praktiski tikai 5. kvalifikācijas brauciens bija tā daudz maz manos laikos. Pirmajos treniņu braucienos gāja salīdzinoši labi, ņemot vērā, kad segums bija slapjš. Izslīdēja. Nebija tik labi, kā gribējās. Jo kopš dienas nekas nav darīts arī. Sacensības tika pārtrauktas lietus dēļ, un pats tiku līdz cīņai par godalgotajām vietām, taču lietus dēļ visus rezultātus ņēma pēc kvalifikāciju braucieniem. Tāpēc beigās sanāca, ka esmu 5. vietā, kas diezgan labi ir. Armandam savā klasē, pilnpieciņas klasē bija 6. vieta, bet Andrejam priekšpieciņas klasē sanāca 9. vieta. Bet gadu tikai sācies, tāpēc viss vēl priekšā.